Vapni gatavojas stūra sitienu izpildēji, nekur pagaidām viņš nesteidzas. Tagad seko centrējums sodu laukumā, bīstami un izdodās atklāt maču rezultātu ļoti ātri Valmierai. Atliekušo bumbārdu priekšā zavāds Kristers Aleksejčiks un gūst savus 3. vārtus šo sezonu. Valmiera var līksmot, Frenks Dāvids Orols krietni ātri šajā mačā jau kapitulē. Skatāmies atkārtojumā, kā nāca šie te Valmieras pirmie vārti. Lūkas Vapnis centrējums no stūra sitiena. Redzam atkārtojumā sākumā. Džibrils Gejs, komandas kapteinis, izpildīja sitienu. Gājis divcīņā. Diops. Grības dod sodu laukumā, bet no Aslēņķīs. Un tagad iespēja Valmierai Bulmatam arī ir vārtus. Kristers Aleksejčiks. Pirmoreiz šajā sezonā sākuma 11. un vispār punktiņu izrauj Valmieras komandai. Nu, kā zaudētājiem nenāksies acīm redzot Valmierai palikt, bet, protams, par neizšķirt pret Grobiņu Valmiera nebūs apmierināt, bet punktu izskatās, ka izdodas izglābt, vēl nedaudz laika paliek, un tomēr beigās atved vārtu guvumu. Cīņa par bumbu laukumu vidusdaļā. Aleksejčiks ar galvu to pasit uz priekšu, taču galā Daugavpilieši pie tās tiekas. Raida to uz oši sargāto vārtu pusi, taču aktīva cīņa par bumbu joprojām ap komandu izpildījumā. Jāspēlē pārspēles vai jādomā par izskrišanu. Ir Valmieras komanda ierindā un sāk arī šo spēli. Iepazīstināsim ar komandas sākuma 11. Es uzņemu spēli, tā kā savas uzbrukuma dotības var viņš mēģināt arī parādīt attiecīgās epizodēs, kad spēle to pieprasa. Nu, Kraglikam pagaidām vēl. Tūlīt jau būs nospēlēti bez gūtiem vārtiem. Klusums pagaidām Valmierā. Ne Rīgards, ne Valmiera nav spējusi Klusums, starp citu, Klusums ir Liepājas un Supernovs savstarpējā spēlē. Tur Liepainieki ir izvirzījušies vadībā. Dodo ir guvis vārtus un 1-0 Liepainiekiem. Bet, nu, Liepainiekiem šī uzvara, pat ja viņi izcīnīs uzvaru. Pāraudu šobrīd Daudai viena spēle rezervē, bet tā spēle ir pret RFS arī jāturprātā. Plus arī Dauda zaudē punktus pret Tukumu un var teikt, ka tie 2 punkti daudz ietekmē. Cīnās. Atkal Guenā. Francūzes pret Emīlu Birku. Uzargājis divcīņu valmierieši. Atkal Valmiera ir drošībā. Bet arī Transmanis, ja kristu iespējams, tad vēl paskatītos un piešķirtu 3. 11 metru stūra sitienu. Tagad ir stūra sitiens vārtu priekšā. Bumba izlec. Samuēlovs to mēģina noķert un pārset to pāri. Daugavpilieši uzreiz mets cīņā. Jāatgūst šie te vārti, jāatgriež līdzsvars uz tāku lomu. Arī pats laukums, par ko arī Kristers Dīkstors runāja pēc iepriekšējās spēles Tukuma komandas treneris, ka tas ir smagākais laukums rudenī Latvijā un tīpaši šajā gadā, kad regulāri 2. Apstāties. Mačs vēl garš, abas komandas ir noskaņojušās. Cīnīties par 3 punktiem. Aleksejčiks ar bumbu. Pats. Pagājušajā spēlē Andrim Prēmanim Valmierā nepatika tas, ka līdzjutēji viņu izpilpa, dodoties no šiem, jo daudz citu variantu īsti nav. Sliedam Ulbriķim traumas, Ulbriķis arī līdz sezonas beigām ir ārā no sastāvu. Tā varēja noprast pēc Gata Kalniņa komentāru. Grobīnieki tad izvirzījās vadībā un Kristers Aleksejčiks panāca izlīdzinājumu 94. numurā. Tad Maksims Fjodorovs. Vilnis.
Kalniņš nav aizmugure. Tur pret viņu. Kristers. Bumbu tur piezemēs reizē ar Džeudžu Stevensonu. Paliek gan tā Tukuma rīcībā. Krīt tur Maksims Parkumenko. Atgūst bumbu Tukumnieki. Tagad seko tālu piespēli uz priekšu. Tur gan visveiksmīgāk nospēlē Kristers Alekseičiks Ozolam. Ozols piespēlē bumbu uz priekšu. Turpinās Mainieku mēģinājums glābt situāciju. Ātri cenšas bumbiem. Atmaniem. Tagad gan iespēle uz priekšu. Samuēls ar krūtīm apstrādā. Paiet pretī bumbē Alekseičiks. Un uzreiz tālāk piespēlē. Potenciālais izgājiens te var sanākt. Bija jau kontā, tā kā tiek nedaudz sankcionēt šis te sportists. Jāspēlē turpmāk uzmanīgāk, lai nenoslēgtos mačus priekšlaicīgi, bet tikmēr Dāvis Sošs, aizsardzības centrā 5. Kristers Alekseičiks šobrīd arī ar bumbu. Viņa partneris 36. Ralfs Kragliks. Jau pirmais. Vidējā līnija. Renārs Varslavāns 14. 7. Gustavo Silva. Un 34. Ukraiņu viesspēlētājs Valmierai, 1 Grobiņai pirmajā puslaikā. Tagad arī otrais brīdinājums Grobiņiekiem. Vārtautors Zdegī vēlreiz pierakstās protokolā. Tālāk piespēle Porsona Klemantē virzē. Viņu arī pieminam pēc uznākšanas laukumā. Spēlētājs, kurš iepriekšējā mačā jau pēc pirmā puslaika tika nomainīts. Spēlē pret Tukumu. 7 minūtes vēl. Puiks ieguva lielu atpazīstamību YouTube. Daudzi tūkstoši skatījās šos te klipus, bet tagad viņam šī te meistarība, kas ir